sveiciens visiem spoļu trenkātājiem. Nedaudz par to dziedinošajām spolēm ģeneratoriņu pastāstīšu. Tā, principā vajag, ja grib vienkārši tikt cauri, var ar šitādu te ģeneratoru tikt galā mierīgi. Uztin spoles, piejūts, bet vajag tādu, kuram regulējās šitā voltāža, redz, šitam regulējās līdz 23 volti no nulles, un šeit frekvences regulējās. No 200 mums vajadzīgām līdz 400 mēs varam uzgriezt. Tā kā aptuveni tāda lieta, redz, kur piejūdzam spoli, un tagad pamazām griežu frekvenci augšā. Te mums ir 218, indikātoriņš stāv virsū, redz, iedegās jau pāri. Viss optimāli, kad visspožāk deg indikātoriņš, tad ir īstā frekvence. Principā spola strādā. Redz, kur tas lauks viņai ir uz 360 kHz. Un tad, mainot strāvu, tagad ir uz 16 volti, dodam vairāk, paliek spožāk, tagad samazinam strāvu, tagad uzdodam. Tas, cik intensīvu darbību mums vajag. Nu, visminimālākais tagad. Nu, tas ir 5 volti, 5,3. Nu, uz maksimumu tad deg riktīgi. Bet tālāk var principā izmantot jebkādu ģeneratoriņu, kas mums nodrošina vajadzīgās frekvences no 200 līdz 400 kHz. Nu, šitas te, piemēram, nederēs. Tas līdz 6,5 kHz tik darbojās. Bet tādu, kas līdz 500 kHz šitas darbojas, tāds derētu. Bet viņiem vajag gala pakāpi, jo spola ar savu tilpumu nosēdina to ģeneratoriņu no 20 voltiem pat līdz 3 voltiem, kad strādā, kad ir uz rezonanses frekvences. Un vislētākais variants šitāds varētu būt ģeneratoriņš, redz, kur uz XR 2206 mikroshēmas. Viņš nāk, te 3 signāli, mums vajadzīgi principā 2. Sīnus un to meandru var dažreiz izmantot, kad vajadzīgs iekustināt ātrāk kādu kaiti. Nu, principā tā darbojās viņš no 9 līdz 12 volti. Es pārbaudīju, redz, kur es tādu salodēju. Stabili sīnus, skaists viņam, darbojās stabili un pat no 7 voltiem iet. Tā, kas vēl viņam, nu, izēja viņam pavāja, viņam vajag obligāti kaut kādu uzlodēt gala pastiprinātāju. Un gala pastiprinātāju, redz, kur var atrast, kad ieraksta, tad šeit ir visādas schēmiņas. Nu, par tām es nākošreiz pastāstīšu, tagad tieši pa pašu ģeneratoriņu. Tā barojās man. Taisu tagad
uzparikte adapters 24 volti, 1 ampers, redz, kur redzam, un pieslēgts man caur strāvas regulātoru, tā, ķīnieši šitāds regulatoriņš, redz, kur nomērīsim, te nāk 24 volti iekšā, un ar šito potenciometriņu mēs varam ieregulēt, cik mums vajag šita izejā. Tagad man izejā ir, redz, kur 18 volti. Tie 18 ir priekš pastiprinātāji pakāpes. Nu, to es pēc tam redzu, kur sagatavoju tādu kastīti, te viņš skrūvēsies klāt, dzesēšanai no alumīnija. Viss nāks te iekšā, ot visu šito te borģeli jāsavāc man tanī kastītē, podziņas priekšā, šitās te regulējumās un pārslēdzējs, lai signālu vienu vai otru var pārslēgt. Un te šito te principā, redz, kur ir mikroshēmas, var atsevišķi arī paņemt šitāda schēmiņa, pavisam primitīva. Redz, kur viņi ir. Šeit salodēju, nu, te man arī nāk ar stabilizatoru vēl to Hrenku LM7808 uzliku, un tad tieši 8 volti, redz, kur sanāk mikroshēmas barošanai, un patēriņš ir 40 miliampēri. Nu, praktiski nekas. Bet tagad viņa darbojās man, redz, kur varam pieslēgt, apskatīties frekvenci, kas nāk ārā. 300 kHz. Redz, kur 300 kHz. Wow. Tā, uz osciloskopa tas pats 300 kHz. Nu, un redz, kur tie 3 volti no pīķa līdz pīķim. Amplitūdu, kā jau teicu, redz, kur varam mēs regulēt, nogriezt mazāku līdz 1 voltam un uzgriezt lielāku. Un frekvence 300 un arī regulējās, redz, kur no līdz 430 un no kaut kāda višķi zem 200 man bija. Bet 173, 159, nu mums vajag no 200 līdz 400, lai ir parasti spols ap tiem 300 tinam visu laiku, lai sanāk. Plus mīnus. Tad pārslēdzējs man te arī nāk. Viņam tie 2 signāli, redz, kur pārslēgšu tagad. Tas ir sinus un šitas uzreiz meandrs. Viņš ir daudz spēcīgāks un viņš iekapā krietni jaudīgāk. Teiksim, ja kādu kaiti vajag tā riktīgi sinus neaizķert, tad var ar šito kādu seansiņu uztaisīt. Apmēram tāda tā štelīte. Nu, principā, laikam arī viss, ko gribēju. Nu, signālam jābūt stabilam, bet nedrīkst, teiksim, ja šitā te viņš raustās, tas nedara. Tur var sākties pat drīzāk problēmas nekā dziedēšana. Kaut kāda. Tādēļ te vajag, lai signāls ir stabils, stāv uz frekvences, nepald nekur. Nu, principā tā. Man te atregulēs ir, bet visu noņēmos te tik tālu. Tagad jāpielaiž tā gala pakāpe, lai palielinātu šito te izejas voltāžu līdz tiem, nu, maksimums 24 volti drīkst būt, bet
normāli ar 20, 18 voltiem pietiek. Nu, to skatīsimies. Tā kā šitā schēmiņa ļoti labi darbojas. Galvenais, ka stabili un brīnišķīgs signāls, redz, varam izvērst viņu, apskatīties kāds. Nekādi robi uz viņa, nekā. Viss tā kā nākās. Vā. Redz kāds. Apmēram tas arī viss, ko gribēju parādīt. Nākošo tad parādīšu tieši to pastiprinātāju. Redz, ka tā schēmiņa man salodēta, jāpielaiž un jāsalāgo ar spolēm. Nu, ģeneratoriņš brīnišķīgi darbojas šitas te. Bet nu var arī, redz, pašam sabākt viņu. Arī 1:1 darbosies. Nu, it kā viss pagaidām.